Sveicināti neirografikas nodarbībā. Šodien ir tāda svarīga diena, svarīga reize, kad mēs, balstoties uz iepriekš izanalizēto un darīto, virzamies tālāk. Kas tev būs nepieciešams? Tev būs nepieciešami visi neirografikas piedarumi. Tātad krāsainie flomasteri, melnais marķieris rupjāks, melnais marķieris smalkāks, pildspalva, veru durvis uz dzīvi, uz nākotni, uz labāku nākotni. Jā, un baltas lapas. Zīmēšanas lapa būs vislabākā, jo tai vienkārši nespīd cauri. Sagatavo visas šīs lietas un apdomā savu to mērķi, kuru tu gribētu iegūt un sasniegt tieši priekš sevis. Un tiekamies jau nodarbībā. Sveicināti neirografikas nodarbībā. Mani sauc Iveta Krastiņa, un es esmu kopā ar jums un kopā ar Labklājības studiju. Tātad mēs turpinām strādāt pie 4. līmeņa. Atceramies, ka mēs iepriekš esam runājuši par to, ka tātad ir tāda Roberta Dilca piramīda, 7 līmeņu, loģisko līmeņu piramīda. Un šajā piramīdā mēs runājām par to, ka ar neirografiku mēs strādājam 4. līmenī – priekšstati un pārliecība. Un šie priekšstati mēdz būt ierobežojoši, aktivizējoši. Kāds ir vairāk dominējošs jums, to jūs patreiz zinat, bet mēs strādāsim tātad ar to, lai šie ierobežojošie dažādi iebildumi un priekšstati un pārliecības, vienmēr sakot, lai šie ierobežojošie faktori mazinātos un lai mēs varētu sasniegt dzīvē to, ko mēs patiešām vēlamies. Un tātad, ja mēs atceramies šo zīmējumu, te bija runa par to, ka tātad, ja notiek kaut kādas izmaiņas, šajos augšējos līmeņos tas atstāja ietekmi arī uz apakšējiem līmeņiem un, protams, arī mēdz būt otrādi. Tas ir tieši tāpat kā Maslova piramīdā, ka tad, kad mums tur ir izmaiņas apakšējos pamatvajadzību līmeņos, tad ir iespējamas vairāk arī šīs izmaiņas arī augšējos līmeņos. Tātad, un abējādi. Tieši tas pats, kā arī šeit, tātad izmaiņas tik līdz kaut kur ir, tā tas ietekmē arī pārējos līmeņus. Mēs runājām par lomām, jūs noteikti esat apdomājuši par to, kādas tad ir tās lomas, vai tās ir arī saistītas ar dzimtu un tad tālāk jau arī ar vērtībām un atkal jau ar priekšstatiem un ar šiem ierobežojošiem un aktivizējošiem. Tad kā tas jūsu dzīvē uz doto brīdi strādā? Paturot prātā tātad šo, tad mēs runāsim tālāk, un es šobrīd, sākot neirografikas nodarbību, tad vēlos jums pastāstīt jau, ar ko tad tūlīt arī mēs sāksim. Tātad, neirografikas darbam ir nepieciešama arī tas ir tas, ko mēs esam iepriekš jau saskārušies ar to, tātad afirmācija. Kas ir afirmācija? Tātad afirmācija ir pozitīvs apgalvojums, kurš palīdz izveidot pozitīvu un pašpietiekamu tēlu, palīdz sasniegt savus mērķus un vēlmes, apzināti atkārtojot savas afirmācijas, tās nostiprinās zemapziņā un palīdz mērķtiecīgāk tiekties pēc vēlamā, pēc katram pašam vēlamā. Tur ir tā ļoti svarīgā lieta arī, ka
tas, ko es vēlos. Nevis, ko citi vēlās, bet tas, ko es vēlos. Afirmācija var būt saistīta ar dažādām vērtībām, ko tu vēlies uzlabot un sasniegt, sajust savā dzīvē. Tātad, un kā jau es teicu, afirmācijas ir saistītas katram ar sevi pašu. Man ar mani, tev ar tevi, tātad katram ar sevi pašu, bet tu tās vari novirzīt plašāk, lai sasniegtu savu vēlamo dzīvesveidu. Nedaudz arī vēlāk pieskaršos par to, kā tad tas ir, ja ir afirmācija par kādu citu. Nu, tātad, mēs esam iepriekš varbūt runājuši par to, ka tā ir tēma vai kā, bet ja mēs tā plašāk runājam, tātad afirmācija ir par dažādām tēmām. Nu, un piemēram, šeit būs piemēri, uz priekšu arī rādīšu tātad, ka afirmācija var būt par veselības uzlabošanu, savas veselības uzlabošanu, par attiecību uzlabošanu, finansiālo stabilitāti, karjeras izaugsmi, dzīvesveida uzlabošanu, par panākumiem un vēl daudz ko citu. Kā tad mēs šo afirmāciju katrs priekš sevis izvēlamies un kā mēs viņu vispār varam noformulēt? Kā domāt pozitīvi? Tātad galvenais pozitīvi, ja? Un tas viss ir vērsts vispirmām kārtām uz sevi, katram pašam. Tātad, kā jau jūs šeit piemēros redzat. Bez tam arī tagadnes formā. Tātad to vajag jau iztēloties un noformulēt tā, ka tas jau ar tevi notiek tagad. Bez tam ne tikai iztēloties teorētiski galvā, bet arī mēģināt to ļoti izjust jau, cik nu tas ir šobrīd iespējams, kā tu tajā brīdī jau jūties, ja tas jau notiek tagad. Un tātad, piemēram, jau noformulēti piemēri. Es esmu vesela vai vesels, es jūtos pašpietiekami un pārliecināti par savu izskatu, es regulāri piekopju fiziskās aktivitātes un baudu tās ar prieku, es ēdu uzturvērtīgas maltītes un izmantoju ēdienu enerģijai, es esmu finansiāli neatkarīga vai neatkarīgs un es tiecos sasniegt vairāk. Tātad šie ir tādi daži piemēri. Vēlāk būs vēl nedaudz, bet jau pa tēmām, jau tātad, ja, mēs katru šo tēmu varam savukārt atkal izvērst tieši tā, kā man to vajag. Es esmu vesela vai vesels, tātad tieši kas precīzi, tu tur varēsi jau precizēt. Tāpat arī par izskatu, par fiziskajām aktivitātēm. Dažādas, jo tās arī mēdz būt dažādas, ja. Nu, par visu, absolūti par visu tu varēsi jau precizēt tieši sev. Ko nevajadzētu darīt, un pilnīgi noteikti, nedrīkst tā darīt, ka nedrīkst rakstīt šos te tā kā noliegumus. Tātad raksti to, ko tu vēlies, nevis nevēlies. Nu, piemēram, es nevēlos dusmoties un būt greizsirdīgi. Nu, tas ir nepareizi, pilnīgi nepareizi. Nedrīkst būt šis nevēlos. Mēs esam, noteikti jau daudzkārt ir dzirdēts par to, ka tātad, kas smadzenes nedzird to vārdiņu ne, viņas tikai dzirdēs to vēlos. Nu, un mēs taču negribētu, lai ir es vēlos dusmoties un būt greizsirdīgi, vai ne? Taču ne. Tāpat arī es novērtēju uzticību un godīgi atklātu komunikāciju. Tas būtu pareizais variants, ja? Tātad bez tā ne. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Afirmācijas, kā jau es minēju, var būt ļoti dažādas un pilnīgi jebkas, ko tu vēlies. Es šeit esmu vēl uzrakstījusi kādus piemērus, kas varētu tevi pamudināt uz to, lai tev ir vieglāk izvēlēties un izdomāt tieši savu. Tātad finanses, papildus ienākumi, jo tas nav viens un tas pats dažkārt, ja? Jo finanses pie mums var atnākt dažādi, tie var nebūt papildus ienākumi. Ir visādi citādi veidi arī, kā varētu noformulēt, kā viņi atnāktu. Attīstība jaunā profesijā, attiecības ar kādu konkrētu cilvēku, absolūti pilnīgi, vai ar cilvēku grupu, vai tās būtu arī koleģiālās attiecības, piemēram, vai tās ir, visdažādākās.
ģimenes veidošana, paplašināšanās, nu, tātad arī tas ir svarīgi, jā, arī jaunajām ģimenēm, ka ir šī te plānota ģimenes pieaugums tiek plānots, arī to var ietvert afirmācijā. Veselība visplašākajā nozīmē, profesionālā realizācija, klientu bāzes paplašināšana, tātad tas jau skar jau tā darba jomu, biznesa jomu, atpūtas iespējas, projektu realizācija, mans pašvērtējums, sasniegumi, kā arī dzīvesvietas maiņa, sava uzņēmuma atvēršana. Un šeit es papildinu arī ar to, ka, piemēram, tas varētu būt arī par, ja sieviete to raksta, vīra uzņēmuma atvēršana vai attiecīgi pretēji, ja, bet tu to nevarētu darīt tā, ka afirmācijā rakstīt, ka mans vīrs atvēra uzņēmumu, tur ļoti pelnošu un uz attīstību vērstu un tādu strauji augošu, vai kādā citā veidā. Nē, tev ir jāuzraksta šī afirmācija tādā veidā, ko tas tev dos, kā tu jutīsies. Un tas ir tieši tas pats arī kā par tām citām lietām, ja? Iepriekš tās minētās. Mēs varam domāt par to citu cilvēku, bet caur savām sajūtām, kā tu jutīsies. Tātad, ja vīrs, piemēram, ja, vīra uzņēmums tiek, tur strauji augošs un viņš tur ļoti labu peļņu nes, tie būs tavi papildus ienākumi, iespējams, ja? Tātad, tie varētu būt tavi, kā tur varētu noformulēt, kad man ir stabili papildus ienākumi, jo vīra uzņēmums ļoti strauji attīstas. Piemēram, ja? Vai jebkāda cita lieta, ja arī ir kāds no ģimenes locekļiem, kurš slimo, tātad kā tu to varētu, un tev tas ir apgrūtinājums, vienmēr tas ir apgrūtinājums, mums ir pienākumi un tā, bet, protams, ka tas līdzi nes rūpes. Un tātad, kā tu jutīsies, ja tas otrs cilvēks kļūs veselāks? Tas atvieglos tavu dzīvi. Tātad, piemēram, es jūtos atpūtusies, izgulējusies, jo, piemēram, bērniņš ir atveseļojies. Ja? Tātad arī tad, kad bērni slimo, mēs vecāki rūpējamies, un tad ir negulētas naktis, un daudz kas cits, un tā par jebkuru citu, bet caur sevi, caur savām sajūtām. Tad, lūk, šeit ir arī daži gatavi piemēri par to, kādi tad varētu jau būt šie teikumi noformulēti. Piemēram, es ļauju sev gūt panākumus. Es esmu nozīmīgs, nozīmīga sev un dzīvei. Es esmu vesels, vesela, drosmīgs, drosmīga un labsirdīgs vai labsirdīga. Tagad es visu daru viegli, manā dzīvē ienāk panākumi. Ar katru dienu es kļūstu labāks vai labāka un pašpārliecinātāks, pašpārliecinātāka. Es varu parādīt citiem, kā dzīvot diženi un cildeni. Šī pašapliecināšanās, protams, tur var ielikt jebkurus citus vārdus, bet šī pašapliecināšanās mums ir cilvēkiem arī svarīga. Citam vairāk, citam mazāk, citam ir ļoti svarīgi, lai viņam būtu pats modernākais, nezinu, pulkstenis vai pati skaistākā tur kaut kāda cita lieta vai pati jaunākā somiņa. Jā, bet tā cilvēki mēdz pašapliecināties un tur katram savs, ja? Tā kā neirografika strādā visiem, absolūti visiem, ja tikai to izmanto un liek lietā liederīgi. Ja vēl tādi piemēri, kā es meklēju tikai labo, lai kur es ietu un lai kur es skatītos. Es palīdzu cilvēkiem sakārtot veselību. Es mīlu sevi un dzīvi. Tagad man ir labi atalgots darbs, kas mani apmierina. Man patīk mans darbs, un es saņemu milzīgu radošu un finansiālu gandarījumu. Tagad man ir diezgan enerģijas, laika, gudrības un naudas, lai piepildītu visas savas vēlmes. Šīs afirmācijas var būt daudz dažādas, kādas vien te par
te par finansēm. Jā, tagad man ir daudz naudas savām personiskajām un ģimenes vajadzībām. Nu, ko tur liekties? Nauda mums dzīvē ir ļoti svarīga. Protams, nav svarīgākais, bet viņa sniedz ļoti lielas ērtības. Un, nu, bez naudas nekur, vai ne? Tagad mani ienākumi un pat norādi summu, cik konkrēti tu kādu varētu norādīt, kādu tu gribētu. Tātad mani ienākumi tik un tik mēnesī mani apmierina. Nu tātad, cik tad tas varētu būt? Esmu ļoti apmierināts vai apmierināta ar savu finansiālo stāvokli. Es jūtos bagāta, vesela un laimīga. Tātad viss šis un vēl daudz, kas cits ir rakstāms kā afirmācija. Ko tad mēs tālāk darīsim? Tagad savu izvēlēto afirmāciju noformulē uz doto brīdi, ja? Izdomā, kāda tev viņa varētu būt. Lapu noliec horizontāli. Var izmantot arī iespējams melnrakstu lapiņu vispirmām kārtām un pierakstīt melnrakstu. Un var būt, ka tev tajā melnrakstā būs nepieciešams veikt kādas korekcijas, nu tātad to teikumu, lai varētu tādu pilnīgi stabilu noformulēt. Tātad tagad esi uzrakstījusi savu afirmāciju, savu teikumu esi noformulējusi, cik vien var tev patīkamu, pozitīvu, konkrētu un ar tādu vēstījumu, ka tas ir tagad. Tālāk apsēdies stabili, noliec abas kājas pie zemes, pārlasi uzrakstīto, ieelpo sevī, iztēlojies to, kā tu jutīsies tad, kad šis piepildīsies. Un tagad tev ir nepieciešams uzņemt laiku 2 minūtes, lai 2 minūšu laikā uzrakstītu vismaz 20 vārdus, jebkurus, kas nāk prātā. Šie vārdi var atkārtoties, un arī nedomā par to, vai tie iederas vai neiederas. Šeit iederēsies pilnīgi visi vārdi, un arī jebkurā locījumā. Tātad 2 minūšu laikā maksimāli daudz, minimums 20. Tad, kad paiet 2 minūtes, šos vārdus saskaiti, ja ir mazāk kā 20, pieraksti klāt. Tagad ir 2 minūšu laiks, lai izpildītu uzdevumu. Tātad saskaiti vārdus, ja pietrūkst, pieraksti klāt. Un turpmākajam darbam tev ir nepieciešams marķieris. Tāds, kurš ir, vai flomasters ar tādu tievāku galu. Jāteic gan, ka viņam ir jābūt tādam diezgan kvalitatīvam, jo viņš var arī nolūst pie zīmēšanas. Kāpēc? Tāpēc, ka tagad nākamais solis ir domāt pie sevis, sakāpināt emocijas, kuras ir izsaukusi situācija, apstākļi, cilvēki, grūtības, veselības stāvoklis, finanses, tātad sakāpināt šīs emocijas, kāpēc viņš vēl nav bijis un ka tas tev līdz šim ir tā kā nepaticis un tagad tu gribi to, lai tev sanāk. Tādēļ tā emocija ir jāsakāpina. Sēdi stabili, kājas uz zemes, elpo un domā par to. Un tad, kad ir sajūta, ka tā emocija ir sakāpināta, tad vajadzēs ar šo flomasteru vai marķieri
veikt tādu kā izmetumu uz lapas. Izmetums būs tāda asām kustībām vilktas svītras no vienas puses uz otru pusi krustām šķērsām. Es parādīšu, un tas ir jāizdara ļoti īsā laika periodā, 3 sekundēs. Pie sevis var skaitīt, tātad sekundes 1, 2, 3, lēnāk attiecīgi. Un tātad ar asām kustībām pa visu lapu. Izliec to emociju, kuras tev traucēja līdz šim justies tā, kā tu gribēsi justies un kā tu jutīsies savā afirmācijā, kā tu to esi uzrakstījusi. Tātad izmetums pa visu lapu. Tātad lapa ir apgriezta ar balto pusi uz augšu, otrā pusē mums palika tas rakstītais. Un šajā brīdī tātad sakoncentrējam savu emociju un ir izmetums uz lapas. Tas izskatās apmēram šādi. Un tas, ko mēs darām tālāk, tātad, kā jau neirografikā, mums viss ir saistīts ar nopaļošanu. Šim izmetumam, tā saucamā izlāde, tagad ir nepieciešams nopaļot visus stūrus. Tātad krustpunktos mums būs 4 stūri. Visi asie stūri ir jānoapaļo. Apziņa asus stūrus uztver kā konfliktu, kā draudus. Tāpēc tieši šeit ir uzdevums harmonizēt, līdzsvarot, izmantojot noapaļošanu visos stūros. Pilnīgi visos. Un svarīgi, šis darbs šajā brīdī pie nopaļošanas ir jāpabeidz līdz galam. Tieši šajā brīdī. Pabeidz, atrodi visus, ko vien vari atrast. Te var būt liela iespēja, ka būs dažādi traucēkļi no malas, zvanīs, cilvēki nāks, mājdzīvnieki nāks, jebkas. Jebkas, kas centīsies pārtraukt tavu iesākto. Ja tā notiek, tad apziņa to uztver kā atkāpšanos no ceļa, ja tu ļausies šiem traucējumiem, ja tu pārtrauksi noapaļot. Neironu savienojumi, kas var tikt aktivizēti, norims. Bet mums vajag, lai viņi aktivizējas, rodas jauni savienojumi un lai izdodas piepildīt to, ko katrs no mums vēlas. Un tāpēc tagad katru šo stūrīti ir nepieciešams nopaļot. Vari apturēt video un veltīt laiku savam darbam. Ja veicot nopaļošanu kaut kādā brīdī, šajā mirklī vai arī pēc tam darot darbu, rodas kaut kāda nepatīkama sajūta, piemēram, spriedze, sāk sāpēt galva, paliek slikta dūša, vai kaut kādas citas netik patīkamas sajūtas, elpo mierīgi un centies mierīgi tieši tajā vietā, kur sajūta izmaiņas pašsajūtā, īpaši rūpīgi pievērsties nopaļošanai, stūrīšu nopaļošanai. Kad viss ir nopaļots šajā etapā, tad var uztaisīt mazu pārtraukumu un tad turpinam tālāk. Man šajā gadījumā stūru nebija daudz, varbūt tāpēc, ka es to praktizēju jau vairāk kārtīgi, bet tev iespējams bija vairāk, varbūt mazāk. Stūru daudzums katrā ziņā patiesībā neko nenosaka šajā mirklī. Tas, ko mēs darīsim tālāk, ir, ka mēs ar neirografikas līnijas palīdzību figūru izvilksim fonā. Lapas malas nav robeža.
iztēlojies, ka līnijas turpinās ārpus tās visumā. Līnijas izvelc līdz lapas malai, neatstāja šķirbu starp tām. Piemēram, man šeit ir līnija, kura nav aizvilkta līdz lapas malai. Tātad šo līniju es noteikti pabeigšu, aizvilkšu. Līnijas šeit var vilkt gan no figūras uz malām, gan no malas uz figūru, kā arī līnijas var vilkt pāri šai figūrai, kas patreiz ir iezīmēta, no vienas lapas malas uz otru. Līnijas krustojas pilnīgi noteikti, un neirografikā man gribētos teikt, ka ir jākrustojas, no tā nevajag izvairīties, jo tā mēs patiesībā dzīvē izvairamies tikai no kaut kādām situācijām, kurās mēs varētu justies netik droši. Bet dzīvē, taču tā nenotiek, vajag darīt lietas. Dažas līnijas es parādīšu. Tātad, piemēram, es šeit pavelku. Atceramies, ka līnija neirografikā ir tāda, kur mēs, ja liekas, ka viņa iet jau vienā virzienā, kā inerti, mainam virzienu. Kā jau es teicu, šo es aizvilkšu līdz galam, un šādā veidā es visu figūru izvilkšu fonā, kā arī savilkšu vēl daudz līnijas. Tagad dari savu darbiņu, un pēc maza mirklīša jau tūlīt atgriežamies, es parādīšu, kā izskatās mans darbs, lai tev ir priekšstats, kā tam būtu līdzīgi jāizskatās tavējam. Tātad apmēram tas izskatās šādi, katram būs savādāk, bet kā var redzēt, manā darbā tātad ir atkal izveidojušies ļoti daudz krustpunkti. Un šeit ir atkal tieši tas pats. Mēs nopaļojam visus stūrīšus, pilnīgi visus. Tātad tur, kur mēs redzam, tur, kur līnijas krustojās, tātad tur viņi ir 4. Visus arī nopaļojam. Rūpīgi, lai nepaliek spalvainas malas un kaut kur kaut kāds iešvīkāts, jo tas veido jaunus stūrus. Tavs darbs šobrīd ir pabeigt visu šo darbu, un atkal, ja kādā vietā tu jūti saspringumu, kaut kādas emocijas, kuras tev nepatiktos, vai tā ir slikta duša, sāp galva vai kaut kas tam līdzīgi, tātad tieši tajā vietā ļoti rūpīgi pievērsies stūru noapaļošanai. Ņemot vērā to, ka šobrīd tā ir A4 lapa un tātad diezgan daudz dažādu stūru, tas arī šajā reizē būs viss. Un tiksimies nākamajās nodarbībās, kā arī es aicinu apskatīt Labklājības studijas mājaslapu, un varbūt, ka tu tur ieraudzīsi kaut ko vēl sev interesantu. Piemēram, sieviešu iedvesmas un atpūtas nometni, kura notiek vasarā, kā arī sievietes un pārvērtības, kuras notiek Tukumā. Laipni gaidīta Labklājības studijas dažādos projektos, un tiekamies jau nākamajā reizē, kur mēs pabeigsim šobrīd iesākto darbu. Mājās, mājas darbs, ir jāpabeidz visu stūru nopaļošana. Pagaidām, atā!